pirmie 16 panti. Un tāpēc, lai vieglāk uztvertu, es aicinu, ka tu turi atvērtu šo 11. nodaļu un seko līdzi. Kas to lai zina, varbūt beigās tev ir, hei, sludinātāji, bet tur rakstīts tā, ko tu te sludini, vai ne? Un tāpēc tā ir arī mūsu atbildība sekot līdzi. Varbūt tev ir kāds papildus jautājums, varbūt tev ir kādas vēl domas, ko pēc tam padalīties ar citiem. Tā šodienas tēma ir, kad Dievs ietur pauzi. Kāpēc šī tēma? Tāpēc, ka es nezinu, kā jūs lasat ziņas. Jā, noteikti lasat ziņas, jūs zinat, kas notiek pasaulē, vai ne? Pagājušā svētdienā esot šeit un dzirdot ziņojumus, brālis Aivars dalījās ar, es nezinu, tur bija kaut kāds 20 lūkšanu vajadzības par dažādiem cilvēkiem, slimībām, problēmām. Un tu redzi, cik daudz vajadzības, cik daudz problēmas, slimības. Un mēs sakām, mūsu Dievs ir liels un varens. Mēs lasām stāstus, Jēzus vienkārši saka vārdu un lietas notiek. Kāpēc šodien bieži vien ir lielas pauzes? Tev ir tā licies, kāpēc Dievs klusē. Es tik ļoti uz viņu saucu, bet Dievs klusē. Tāpēc par to arī šodien domāsim. 2012. gadā, 11. februārī, kādā augstā ziemas naktī, kādā mazpilsētā Latvijā, bija kāda maza baptistu draudze. Viņam bija draudzes nams, kur otrajā stāvā dzīvoja mācītājs ar ģimeni, kā tas daudzās baptistu draudzēs ir ierasts Latvijā. Šī ģimene sajūt dūmu smaku. Un saprot, kaut kas grūst no katlu telpas, apkuras telpas, grūst kaut kas, viņi izsauc ugunsdzēsējus, ugunsdzēsēji atbrauc un viņus mierina, neuztraucieties, viss kārtībā, tas ir nekas, mēs ātri to lokalizēsim, ātri visu nokārtosim, jūs tur palieciet mierīgi. Paiet kāda pusstunda, un redzi, kad nekas nemazinās, bet palielinās uguns, un ugunsdzēsēji šai ģimenei pēkšņi liek atstāt māju, atstāt visas mantas, nekas nav glābjam. Viņi ieskrien savās mašīnās, pidžamās, gumijas zābakos, ārā ir -30 grādi. Viņi ar asarām acīs noskatās, kā nodeg māja, kā sērkots un kas cits. Iedomājies viņus savā vietā. Kas būtu tavi jautājumi? Maza pilsēta, cilvēki runā, vai ne? Cilvēki runā, un cilvēki šajā pilsētā teica, kādi teica, tas ir Dieva sods. Kādi atkal jautāja, kā kaut kas tāds var notikt ar Dieva namu? Nodegt vienā brīdī. Kādi atkal smejoties teica, nu redz, kur tad ir tavs Dievs? Kur tad ir tavs Dievs, uz kuru tu visu savu dzīvi paļaujies un liec savu cerību? Bet bija arī kādi, kuri grūtā brīdī bija blakus un palīdzēja ģimenei. Ja tu būtu viņa vietā, kas būtu tavi jautājumi? Ko tu jautātu Dievam? Kā tu reaģētu uz cilvēku reakcijām, uz cilvēku komentāriem? Dievs, kur tu biji? Kāpēc tu neko nedarīji? Dievs, kāpēc tu klusē? Cik daudz tādu brīžu ir mūsu dzīvēs, vai ne? Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa, no 1. līdz 16. pantam ir kāds cits stāsts. Un tur ir Martas un Marijas ģimene. Pirmie 2 panti. Bija kāds nevesels, Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi.
tās brālis Lācars bija saslims. Tad šis stāsts sākas ar kādu ģimeni, kādā mazā ciemā, kādā citā mazā ciemā, kur sauc Betāniju. Šeit nekas nav minēts par Lācara sievu vai par Martas un Marijas vīriem. Visdrīzāk viņi bija neprecējušies un dzīvoja kopā. Šis ciems atradās blakus Jeruzālemei. Un tas nozīmē, ka katru reizi, kad Jēzus devās uz Jeruzālemi, viņš ciemojās pie viņiem. Jēzus iespējams ļoti bieži ciemojās pie viņiem. Tas ir tāpat kā tu dotos no Rīgas uz Valmieru, kur tu ciemojies? Cēsīs. Un pieņemsim. Un Jēzus bieži ciemojās. Viens no tādiem brīžiem, ka mēs redzam šo ciemošanos, ir Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā, kur mēs lasām vārdus, ko Jēzus saka Martai. Jūs atceraties, kad Jēzus ciemojās, Marija sēdēja pie Jēzus kājām un Marta skrien apkārt un tur rosoliņu uztaisa maizītes, un tad viņa saka, kāpēc Marija neko nedara un man te jāskrien. Un Jēzus saka šos vārdus: Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Tas, ko mēs redzam, Jēzum bija īpašas attiecības ar šo ģimeni. Šie bija Jēzus sekotāji. Jēzu un viņi bija īpaši. Jēzus vienmēr zināja, ka viņš ir gaidīts viņu namā. Un pats autors arī sākumā norāda, šī ir tā Marija, kas pēc tam Jēzus kājas svaidīja ar smaržīgām zālēm. Un arī šis norāda uz īpašām attiecībām. Un šo ģimeni piemeklē kāda nopietna problēma. Lācars guļ slims. Un šī nav slimība, ko parasti sievas saka vīriem, kad vīriem ir temperatūra 37 un vīram liekas ir 40. Šī ir nopietna problēma, šī ir nopietna slimība. Un autors raksta, ka Lācars nepārspīlē, viņš guļ slims, šī slimība ir nopietna, un ja ātri kaut kas netiks darīts, viņš var nomirt. Un viņas sūta Jēzum ziņu 3. pantā, mēs lasām. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu sacīdams: Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Marta un Marija sūta ziņu, cik ātri vien iespējams. Šodien mēs varam ar īziņām nosūtīt balziņu. Palīgā! Ātri nāc! Brauc atpakaļ uz Cēsīm! Tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzu, tas, ko tu mīli, ir slims. Un viss. Nekas vairāk. Nav nekas par slimību, kādi simptomi. Tas, ko tu mīli, ir slims. Ziņa ir skaidra. Un viņas gaidīja, ka Jēzus rīkosies ātri. Viņas gaidīja, ka Jēzus rīkosies tāpat kā, kad šis aklais kliedza uz Jēzu. Jēzu, Jēzu, nē, man garām palīdz, un Jēzus dziedina aklo un atver viņa acis. Uzreiz. Viņas iespējams gaidīja, ka Jēzus dziedinās Lācaru tāpat kā viņš dziedināja romiešu centurionu. Atceraties? Atnāk šis romiešu, sūta kalpu, un romiešu centurions saka, mans kalps ir slims. Un Jēzum pat nav jāiet pie viņa uz mājām, viņš pasaka vārdu, un tas kalps ir vesels. Marta un Marija to zināja, un viņas cerēja, ka varbūt Jēzus darīs kaut ko līdzīgu. Un arī mūsu lūgumi reizēm skan līdzīgi, vai ne? Dievs, man vairs nav spēka. Un reizēm visa mūsu lūgšana ir Dievs, palīdzi man. Dievs, es vairs nespēju. Un tā mēs sakot, mēs ticam, ka Dievs sapratīs. Vai Dievs mūs dzird?
Vai Jēzus ir saņēmis manu lūgšanu? 4. pants. Jēzus to dzirdējis teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls caur to tiktu pagodināts. Jēzus ir dzirdējis šo lūgumu, Jēzus dzird savu mīļo lūgšanas. 139. psalms, 1-4 panti, paklausieties. Cik skaisti psalmis to apraksta. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Cik skaisti aprakstīts. Tu tici tam? Tu tici tam, ka Jēzus zina? Tu tici tam, ka Jēzus dzird tavas lūgšanas? Tu tici tam? Un tas, ko es lasīju Jāņa 17:24, tur ir rakstīts: Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību. Lai tie redzētu manu godību. Kā tu domā, kas cilvēkam uz pasaules visvairāk ir nepieciešams? Vienkārši padomā par to. Un 5. pants mums rāda, ka Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru, un autors to uzsver. Autors grib, lai mēs to zinām, ka viņam ir īpašas attiecības. Tā viena no lietām, kas mums kristiešiem, mums ticīgajiem un arī neticīgajiem ļoti pietrūkst, ir dzirdēt 3 vārdus. Cik bieži, interesanti, tu tos dzirdi? Jēzus tevi mīl. Es šos gadus, cik Dievs man ir devis, esmu kalpošanā, viena no lietām, ko es pamanu kristiešos, ir šī nepārliecība un šaubas. Vai es esmu Dievam pietiekams? Vai es esmu pietiekams? Vai nav kaut kas tāds, kas man vēl jādara, lai es patiktu vairāk Dievam? Un tu redzi, tas, ko es redzu darbā ar jauniešiem, esot draudzē, es redzu cilvēki, ticīgie dzīvo tādās kā šaubās, ar Jēzu nepietiek. Ar to, ko Jēzus ir paveicis, kaut kas pietrūkst. Iespējams, Jēzus kaut ko vēl vēlas no manis, kaut kas man jāpierāda. Un tu redzi, kristieši dzīvo ar tādām kā šaubām par to, ka tu esi pietiekams Dievam, ar Jēzus upuru pietiek, par šaubām par glābšanu. Vai tu tici, ka tu esi glābts? Kas dod tev šo pārliecību? Un ja tu tici, vai tu tici, ka kāds tevi spēj izraut no šīs glābšanas? Un tas ir lielais jautājums, vai glābšanu var pazaudēt vai nevar pazaudēt. Ko tu par to domā? Tā ir liela tēma, neviennozīmīga. Mums tepat varētu dalīties domas un tā tālāk. Bet es esmu pārliecināts, ka tā ir Sātana stratēģija sēt šaubas mūsos. Un kā Sātans to dara? Viena no lietām, ko viņš dara, viņš izārda laulības. Un kas notiek, kad laulība tiek izārdīta? Kā tas ietekmē laulātos? Kā tas ietekmē bērnus? Vai bērni aug ar domu, kad ir kāds, kurš būs viņam blakus vienmēr nemainīgi? Vai vīrs vai sieva joprojām ticēs mīlestībai?
vai cilvēki turpina dzīvot ar domu, nav tāda mīlestība. Nevienam nevar uzticēties. Es pats esmu uzaudzis bez tēva, un viena no lietām, ko es pamanīju, kad es kļuvu par kristieti, tas man prasīja ilgu laiku, lai es varētu lūgšanā teikt uz Dievu: Tēvs. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav bijis tēvs manā dzīvē. Un tu redzi, Sātana stratēģija ir šeit uz zemes salauzt to, kas ir svēts, lai ietekmētu mūsu attiecības ar Dievu. Un tas ietekmē mūsu skatījumu uz Dievu, uz Dieva glābšanu, uz Jēzus upuri, vai es esmu pietiekams, vai Jēzus mani mīl pietiekami. Latvija jau ir gandrīz 21 gadu kā NATO dalībvalsts. Un 20 gadus mēs ar pārliecību esam teikuši, mēs esam drošībā. Ja kaut kas notiks, ieslēgsies 5. pants, un parasti ziņās redzi 5. pants, un pēkšņi un es tā domāju, mēs tik ļoti paļaujamies uz šo 5. pantu. Kurš no jums zina šo 5. pantu? Kā viņš skan? Bet mēs sakam, mēs paļaujamies uz šo 5. pantu. Kā tu šodien jūties? Kurš pants tevi pasargās? Uz kuru pantu tu paļaujies? Un tu redzi, gadiem veidoti līgumi. Vienā brīdī tiek pārtraukti, izjaukti, un tu liekas, vispār nekam nevar uzticēties. Kas notiks ar mūsu mazo Latviju? Kas notiks ar Baltiju? Kas notiks ar Eiropu? Un pēkšņi tu esi panikā, pēkšņi tu esi satraukumā. Un tu jautā, bet kam tad var uzticēties? Un šādi visādi notikumi, tas, ko dara Sātans, ietekmē mūsu skatu uz Dievu. Vai ar Dievu ir tāpat? Vai viņš ir uzticams līdz galam? Ja tas, ko viņš ir teicis, vai viņš būs uzticams? Mēs sākam šaubīties par Dievu. Mēs sākam teikt, jābūt kaut kam vairāk. Mēs sākam meklēt citus veidus, un ar Jēzu nepietiek kaut kas vēl. Un visbiežāk mēs to jautājam, kad mēs jūtam, ka Dievs kavējas, kad Dievs klusē. Apostols Pāvils Efeziešiem 3. nodaļā raksta lūgšanu. Viņš saka šo lūgšanu par draudzi. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu tavam iekšējam cilvēkam caur savu garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā. Pāvila lūgšana, lai ticīgie brāļi un māsas nostiprinās mīlestībā. Mīļā draudze, Jēzus tevi mīl. Vai tu tam tici? Vai tev pietiek ar šiem vārdiem? Uz kuriem pantiem tu balsties? Uz kuru pantu tu uzticies? Kurš pants tevi glābs? Mācītājs un teologs Dons Kārsons saka tā: tu nevari kļūt nobriedis, ja vien pats arvien pilnīgāk nepieredzi, ka esi Dieva mīlēts. Tu nevari kļūt nobriedis, ja tu nepiedzīvo to, ka tu esi Dieva mīlēts. Šī Dieva mīlestība dod briedumu mums kristiešiem. Dievs tevi mīl. Un Marta un Marija sūta ziņu Jēzum, un Jēzus to saņem, un ziniet, kas seko? Jūs ziniet, kas seko? Seko pārsteigums. Seko pārsteigums. 5. pantā mēs lasām, Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru. Kad viņš dzirdēja, ka Lācers ir sasirdzis, tad viņš vēl 2 dienas uzkavējās. Tajā vietā, kur bija.
Iedomājies, tu saņem īziņu no saviem mīļajiem, no ģimenes, kuru tu mīli, un saka, man vajag palīdzību. Ko tu dari? Ko tu dari? Es vēl nedēļu uzkavēšos. Man nav laiks. Jēzum varbūt nebija laiks. Jēzus bija ļoti aizņemts. Bet šeit latviešu tulkojumā es gribu pamanīt, ka pietrūkst kaut kas, kas ir oriģināli tulkojumā. Un oriģināli tulkojums skan šādi. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru, tāpēc, kad viņš dzirdēja, ka Lācers ir slims, tad viņš vēl 2 dienas uzkavējās. Iemesls, kāpēc Jēzus uzkavējas, ir tāpēc, ka viņš dzird, kad Lācers ir slims. Tad, kad tu dzirdi no cilvēkiem, ja tu runā ar cilvēkiem par Dievu un cilvēki saka, Dievs, Bībele ir kaut kas neloģisks, tu vari pamāt ar galvu un teikt tieši tā. Šobrīd tas, ko es šeit redzu, man liekas neloģiski. Ko? Jēzus mīlēja, un tāpēc viņš uzkavējās? Lūk, Dievs ietur pauzi. Jēzus atbild ir pauze. Šīs pauzes dēļ Martas un Marijas brālis mirst. Iedomājies, kā jutās Marta un Marija. Tu savās lietās, savā kalpošanā tika aizņemts. Lācers nomira. Tu varēji teikt tikai vārdu. Es nevaru iztēloties, kas notiek viņu prātos. Un viņas gatavojās bērēm. Un tur nāk daudzi cilvēkus, kurus iespējams viņi nekad negaidīja. Un nāk cilvēki, lai izteiktu līdzjūtību, lai atnāktu un mierinātu. Un jūs ziniet, ko Jēzus pat uz bērēm neierodas. Lūk, Jēzus mīlestība, draudze. Nu, ko šeit veiksim? Nē, tur kaut kam jābūt vairāk, vai nē? Un tas nav pārsteigums, ka mēs neizprotam Jēzus mīlestību. Tas nav pārsteigums, ka mēs neizprotam Dieva mīlestību līdz galam. Mūzus domāja, ka viņš būs liels revolucionārs Ēģiptē. Bet Dievs viņu aizved uz tuksnesi un ilgi ietur pauzi. Cik gadi bija? 40? Ābrahāms saņem no Dieva apsolījumu, un tad ir klusums. Ilgi ietur pauzi. Un Ābrahāms ar savu sievu saka, mums kaut kas jādara, pārāk ilga pauze, un sastrādā ziepes. Pāvils, šis apostols Pāvils 2. korintiešiem 12 raksta, es 3 reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Dievs ietur pauzi. Mēs līdz galam to neizprotam. Mēs līdz galam to neizprotam. Dievs ietur pauzi, bet iemesls tam ir mīlestība. Kas ir iemesls, kāpēc Jēzus kavējas? Tā ir mīlestība. Kad Dievs savā mīlestībā darbojas, viņš vienmēr norāda uz Dievu. Dievišķā mīlestība dod cilvēkiem Dievu, dievišķā mīlestība rāda cilvēkiem Dievu, tā ved pie Dieva, tā dod cilvēkam piepildījumu Dievā. Tāpēc arī Jēzus kavējas, jo viņš mīl. Un pēc tam no 7. panta līdz 15. mēs lasām, kad Jēzus saka saviem mācekļiem, iesim uz Jūdeju. Mācekļi viņam sacīja, hei, nu pat tu negribēji
Bet ja tu tagad iesi mūs nomētās ar akmeņiem, un tu atkal gribi iet tur, un Jēzus atbildēja, vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. To pateicis, viņš tiem sacīja tālāk. Lācars, mūsu draugs, ir iemidzis. Lācars, mūsu draugs, ir iemidzis, un mācekļi nesaprot, kā. Ja viņš iemidzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija norādījis par viņa nāvi, bet tad Jēzus tiešā valodā saka, Lācars ir nomiris. Un tad viņš saka, es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Pagaid. Stop. Mēs tev sūtam ziņu. Tu nesteidzies. Tāpēc, ka tu nesteidzies, Lācars nomirst. Un tas notiek, un tā iemesla dēļ tu priecājies. Cik loģiski jums šķiet kristietība? Cik loģiski jums šķiet Jēzus? Lācars ir nomiris, un Jēzus saka, es priecājos jūsu dēļ. Jēzus priecājas, ka viņš tur nav bijis. Vai Jēzus priecājas par ciešanām, vai Jēzus priecājas par bēdām, vai Jēzus priecājas par to, kad apkārt ir ciešanas un bēdas un slimības? Nē. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Taču šajā sarunā saviem mācekļiem Jēzus dod kādu svarīgu mācību. Un šī mācība ir šī. Vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņa nav gaismas. Jēzus saka sakāmvārdu. Un šis sakāmvārds ir vienkārši. Tu nevari pagarināt dienu, un tu nespēji to saīsināt. Tu to nevari. Nekas, ko tavi draugi var darīt, viņi nespēja pagarināt un viņi nespēja saīsināt tavu dienu. Nekas, ko tavi ienaidnieki var darīt, viņi nespēja pagarināt tavu dienu un viņi nespēja to saīsināt. Dienas gaismu nosaka Dievs, un tāpat to nosaka, Dievs nosaka manu dzīvi. Manu dzīvi nekas nevar saīsināt un nevar pagarināt kā tikai Dievs. Ar mums, ticīgajiem, nekas nenotiks tāds, kas notiks ārpus Dieva plāna. Laiks, kas man atvēlēts kalpošanai, tas ir noteikts, to nosaka Dievs. To nevar pagarināt kaut kādus papildus piesardzības plānus, pasākumus. Un mums nav jāslēpjas no konfliktiem, jo tie nesaīsinās manu dienu vai nepagarinās. To nosaka Dievs. To nosaka Dievs. Un tad 16. pants. Tad Toms saukts Zvīnis sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Jūs ziniet, kas tas ir par Tomu? Tas ir tas neticīgais Toms, kurš šaubījās par Jēzu. Tas ir tas pesimists, un šis pesimists kļūst pēkšņi ticīgs, optimists. Šis šaubīgais pēkšņi kļūst drosmīgs. Viņš līdz galam neapzinās, kur Jēzus iet un kas notiks. Bet viņš saka, dodamies līdz ar viņu. Ja tu šaubies šodien par Jēzu, ja tu esi pesimists, tad redz, kas notiek, kad tu seko Jēzum. Tu kļūsti drosmīgs. Tu piedzīvo pārsteigumus savā dzīvē. Tādus pārsteigumus, kādus tu nespēji iedomāties. Nevienmēr tie būs patīkami, nevienmēr tu visu izpratīsi, nevienmēr tev būs paskaidrojumi. Bet viena lieta tu vari būt droši. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Jēzus kavējuma iemesls ir mīlestība.
Ko tu par to domā? Mēs pēc tam lasām, mēs pēc tam zinām, kas notiek tālāk. Kad Jēzus dodas, Lācars tiek uzmodināts no 38. panta, un cilvēki piedzīvo Dieva godību. Izmainās Martas un Marijas skats uz Jēzu, izmainās viņu skats uz dzīvi, izmainās apkārtējo cilvēku skats uz Jēzu Kristu. Pēkšņi ir šī pārliecība. Un pēkšņi viņi saprot, Jēzus kavēšanās iemesls ir mīlestība. Ko tu par to domā? Vai tu vēl šaubies par to? Ja tu šaubies, es tev iedošu vēl vienu piemēru. Jēzus tiek nodots romiešiem. Viņu spīdzina, uz viņu spļauj, viņu apsūdz, viņu moka, un viņu sit krustā. Un tu zini, kas notiek pie krusta? Jēzus kliedz uz Dievu. Un ko viņš kliedz? Kāpēc tu esi mani atstājis? Jēzus saka, kāpēc šī pauze? Kāpēc šī pauze, Dievs? Kāpēc tu esi mani atstājis? Un mēs esam jau otru pus krusta, un mēs zinām, kāpēc šī pauze, kāpēc krusta nāve. Jūs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Un tu redzi, iemesls ir mīlestība. Dievs ietur pauzi, jo viņš mūs mīl. Jēzus kliedz Abba, kāpēc tu esi mani atstājis? Tas nozīmē, Jēzus mūs saprot, kad mūsu dzīvēs ir pauze. Jēzus mūs saprot, kad ir šīs grūtības un mocības, un kad mēs saucam uz Dievu, kāpēc tu esi mani atstājis. Bet Jēzus grib, lai mēs atceramies, tu līdz galam to neizpratīsi. Ne visās lietās mums būs atbilde. Bet vienu lietu, es gribu, lai tu zini. Viņš tevi mīl. Viņš dara kaut ko pēc sava lielā prāta, ko mēs nevaram izprast, bet iemesls tam ir mīlestība. Un tāpēc, lai tas ir mūsu iedrošinājums šodien, mūsu miesai tas nepatiks, mūsu prātam tas liksies neloģiski, tāpat kā šodien šis notikums. Jo mēs gribam, lai Dievs rīkojas uzreiz, lai rīkojas pēc mana prāta, un tieši šodien, un jau vakar, un Dievs kāpēc nenotiek. Bet Dievs ietur pauzi, un lai katra pauze mūsu dzīvē ir atgādinājums, ka Jēzus tevi mīl. Šī viesītes draudze pēc ugunsgrēka. Pēc dažiem mēnešiem šī mazā viesītes draudze, kurai vairs nebija sava dievnava, kur pulcēties, šai draudzē tiek piešķirtas telpas pašā pilsētas centrā, kultūras namā. Tādi kultūras nami Latvijā ir tikai 3, un viņiem tiek dots atslēgas uz šo kultūras namu. Un ne tikai no šī kultūras nama, tad tiek dotas telpas no vēl vienas vietas, kur notiek zupas virtuve, un tad vēl viena telpa, un šī pašvaldība viņiem uztic tik daudz telpas, kad viņi vairs nav vienā vietā, bet viņi ir visā pilsētā. Šai ģimenei bija daudz jautājumu. Dievs, kāpēc mēs nevarējām paņemt savas kāzu bildes, gredzeni, visa mūsu iedzīves sadega. Dievs, kāpēc? Viņi līdz galam daudz lietas nesaprot, bet viņi var sākt pamanīt, ko Dievs dara. Kavējuma iemesls, kāpēc Dievs kavējas, ir mīlestība. Jēzus kavēšanās iemesls ir mīlestība. Kāds ir tavējais? Kāpēc tu kavējies? Ja tu dzirdi Jēzus aicinājumu šodien, un viņš tev skaidri saka, uztici man savu dzīvi, uzticies maniem pantiem, kuram pantam tu uzticēsies? Un ja tu kavējies, kas ir tavs iemesls?
Jēzus iemesls ir mīlestība, bet kāds ir tavējais? Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies Tev. Paldies par Tavu vārdu, par to patiesību, ko mēs dzirdam. Tavs vārds ir patiesība. Jēzu, viena lieta ir saprast ar prātu, bet otra ir pieņemt ar sirdi. Palīdz mums vienmēr to atcerēties, ka, ja Tu kavējies, Tu joprojām mūs mīli. Ja Tu esi mūs glābis, neviens mūs nespēja izraut no Tavas mīlestības. Neviens nespēja mūs izraut no Tavām rokām. Jēzus, paldies par šiem apsolījumiem. Palīdz mums tajos palikt. Palikt arī šajā laikā, kad apkārt ir satraukumi, panika, un kad mēs domājam, ko mums darīt, kur bēgt, kur likties un kas tagad notiks. Palīdz, ka Tavi panti ir paļāvība un drosme un paļaušanās uz Tevi. Svētī mūs, Jēzu, Tavā vārdā. Amen.